Paldies, Inga, ka tu piekriti mūsu projektam. Un es ceru, ka tu būsi pirmais, jūs esat pirmie, kas piedalās šajā projektā, pirmajā raidījumā, jūs esat pirmie, kas arī audzē lavandas. Kāpēc tieši lavandas? Kā tas viss sākās? Ne jau tāpat vien, Kāpēc ne kartupeļi? Jā, kāpēc ne kartupeļi, ne bietas? Parasti tie ir jautājumi. Īstenībā ir tā, ka tas īstais stāsts sākās 2004. gadā, kad mēs aizbraucām uz Norvēģiju dzīvot uz 3 gadiem, tad mēs vēl domājam, ka uz 2. Un par cik mēs iekārtojam lauku mājas, mēs pirkām daudz interjeru žurnālus. Un vienā no žurnāliem bija tāda no A4 formāta pusi, no lapas bija tāda salocīta smaržu bumba. Un tur bija uzrakstīts lavandu smaržu bumba. Un tad jau mēs mācējām jau norvēģu valodu tik tā, ka mēs varējām saprast, kas tur ir rakstīts. Un tas interesantais, kas man likās, cik kolosāli, ka kaut ko tādu var salocīt no dzīviem ziediem. Tur bija parādīts tas ceļš, kā to dara. Un likās, šitas man baigi patīk, jo es tā arī gribētu. Jo skaidrs, ka no margrietiņām to nevar izdarīt, jo viņas tā nelokās, viņas lūsta, smilgām arī nē. Un tad es sāku interesēties, kas tā lavanda ir. Līdz tam man pilnīgi nekādas sajēgas par to nebija. Bija tieši nulle zināšanas, nekādas saskarsmes un tā tālāk. Un tad es sāku internetā meklēt, kas ir lavanda, ko ar viņu dara, kāpēc viņu audzē, priekš kam viņi ir. Un tas, kas atklājās, ir tas, ka viņi ir eļas augs, līdz tam nulīte, kā es teicu. Tas ir eļas augs, un tāpēc viņš lokās. Bet viņu var salocīt tad, kad viņš ir zaļš. Un tad man tā pirmā doma bija tāda, ka es noteikti izaudzēšu vismaz tik daudz, lai es ar to smaržu bumbu sataisīt. Jo man tas likās baigi interesants un skaists, tas gala produkts. Es domāju, tad man laukmā ir, es tad iestādīšu savus eksperimentālos, man liekas, ka bija kaut kādi 12 tādi iestādīju un gaidīju, ka viņi ziedēs, jo vasarās mēs braucām uz Latviju, un gaidīju, ka viņi ziedēs, un tad ar manikiešu ķerītēm gāju un griez ārā tos ziediņus un taisīju to lavandu bumbu. Tās pirmās bumbiņas bija tādas tieviņas, smalciņas un tā, bet pēc tam jau arvien kuplāks, un tas jau nāca pēc tam jau, kad mēs pa īstam sākām viņus audzēt. Ir tā, Rihardam vīram ir tāda īpašība, ka viņš vienkārši ik pa 2 gadiem uzdod jautājumu, ko es taisos dzīvē darīt. Tad, kas ir mans mērķis dzīvē. Un tad, kad mēs atbraucām no Norvēģijas, mums jau bija 2 meitas, un braucot no laukiem uz Rīgu, viņš pajautāja, ko tu taisies īsti dzīvē darīt? Bet es jau biju izpētījis to tematu ar tām lavandām tik tālu, kad es teicu, audzēšu lavandu, bet tikai tāpēc, lai atšautos no viņa, lai liek mieru, lai vairāk nejautā. Un šeit, superīgi, baigi labā ideja, kur tu tādu izrāvi, jā? Un es jau stāstu par to bumbu. Un tad viņš teica, baigi interesanti un superīgi. Kad tas baigi viņam pat, un kur man tāda vispār radās. Un es viņam izstāstīju visu to stāstu. Īstenībā tas ir Amerikas modelis. Jo tā mana ideja bija, kad cilvēki atbrauc, pabauda lavandas. Mana doma bija, kad viņi tur, teiksim, apēda kūku un iedzer kafiju. Tas savukārt atkrita kaut kā pats no sevis. Bet tas, ka viņi rīko tos lavandu festivālus, tas arī man likās tāds baigi interesantais, tāds pasākums. Un es viņam visu to izstāstīju, par cik vieta atļāva un līdzekļi kā arī. Mēs sirsnīgi sākām par to domāt. Bet tas īstais grūdienis laikam bija krīze, jo mēs atbraucām atpakaļ un es gribēju socializēties pēc Norvēģijas. Un es sāku strādāt algotu darbu. Abi bērni gāja bērndārzā un es sāku strādāt algotu darbu un socializējos tādā veidā. Tā kā 3 gadus pēc Norvēģu, tā teikt, Norvēģijas augstuma varbūt tā, teiksim, tad man tas likās baigi svarīgi. Un īstais grūdienis bija tad, kad es jau biju pusgadu nostrādājis, bija krīze un tad es samazināju vai no darbiniekus vai darba algu. Manā gadījumā mani nesamazināja, man samazināja algu. Un tad vīrs pasauca mani tā kā uz pārunām un teica tā, draudzenīt, es netaisos tagad maksāt par to, ka tu brauc uz darbu. Jo viņš salika tos ciparus visus tā, kad viņš saka, faktiski es piemaksāju par to, ka tu brauc uz darbu. Viņš saka,
labāk daram tā, ka domājam savā virzienā, te prom no darba un domājam savā virzienā un taisam augšā to lavandu lietu, jo viņam tas likās tāds baigi labs un tāds eksotisks. Un pie reizes arī nekur Latvijā līdz tam nekas tāds nav bijis. Un tad mēs būtu tas tālākais punkts ziemeļos, kur arī kaut kas tāds tiek realizēts. Un tā pamazītītēm mēs sākām tā kā dibināt uzņēmumu un tā. Un tad mēs aizbraucām ceļojumā ar bērniem uz Portugāli. Gribējām aizbraukt, neaizbraucām. Un uznāca tas vārdā nenosaucamais vulkāns, kas pilnīgi izslēdz kādas lidojumus. Un mēs nekur neaizlidojām. Čemodāns bija sakrāmēts. Mums bija zvans draugiem uz Nīderlandi, ka mēs gribam aizbraukt pie viņiem ciemos, vai viņi mūs uzņems. Un viņi teica, jā, brauciet, mēs nekur tā kā ārpus valsts netaisamies, būsim mājās, un ka viņi labprāt mūs uzņems. Un mēs to pašu čemodānu iekrāmējām mašīnā un braucām uz Nīderlandi. Un tad tur jau ar viņiem runājot vārds pa vārdam, mēs stāstam, ka mēs gribam to darīt. Bet mums tā kā vajadzētu atrast kaut kādu to vietu, kur paņemt tos stādus, vai vismaz sākumam tad starta tādu grūdienu, ko mums darīt, kur mums dabūt. Un viņš saka, bet mums tepat netālu, kaut kādi 30 km no mūsu mājām ir jau tāda lavandu ferma ir. Mums tikai tos atslēgas vārdus vajadzēja dzirdēt. Mēs bijām mašīnā iekšā un braucām uz to lavandu fermu. Tur mēs iepazināmies ar īpašnieku un arī ar viņu tā kā aprunājāmies. Un man bija vesela lista ar jautājumiem, ko es jau biju sagatavojis, jo es jau biju izzinājis to visu internetā. Un YouTube'ā ir ļoti daudz, teiksim, visas tās informācijas, kā to darīt un kā pareizi griezt un kā negriezt un kā stādīt un kur stādīt. Un tas viss man jau bija galvā un jau tāds modelis jau iestrādājies. Tad aizbraucot uz turieni, es domāju, ļoti labi, ka es to visu esmu izstāstījusi Rihardam. Viņš to visu zina, jo man tā doma bija tāda, ja es to nebūtu izstāstījis, viņš teikt, ka es esmu nošpakojis no viņiem, ka es gribu tieši tā kā viņiem tur ir. Jo viņiem bija jau šis amerikāņu modelis jau uztaisīts, plus mīnus, tāpēc es saku amerikāņu, tāpēc, ka tas tāds atvērta tipa, teiksim, latvieši varbūt nav tik ļoti atvērti. Tagad ir mums, teiksim, turismu visādas tās lietas, bet joprojām joprojām viņi nav tik daudz, un tad man likās tāds, priekš mums tāds, kā cilvēkiem, kas tā kā uz ārpusi grib komunicēt, tad tas mums likās tāds pieņemams. Lūk, un tad mēs aizbraucām pie viņa, aprunājāmies, uzdevu savus konkrētos jautājumus. Viņš tā kā drusciņi rādīja, ka mums, varbūt nav tā kā viss mājās, jo zinot laika apstākļus, un tomēr klimats un tā, pie viņiem tomēr ir drusciņi siltāks, nekā pie mums. Un viņš teica, neizklausās labi, padomājiet divreiz, vai jūs tiešām to gribat. Bet mums jau tā ideja bija tik tālu galvā jau saģenerējusies, kad mēs tā kā negribējām atlaist. Un bija tas īstais klikšķis, kas neatturēja no tām. Pilnībā, absolūti. Un traki pēc būtības, mums likās, mums to vajag, mums vismaz pamēģināt. Un Rihards bija aprēķinājis, teiksim, cik apmēram ir tā naudas summa, ko mēs varam tā kā atļauties, jo viņš strādā algotu darbu labā uzņēmumā, teiksim, kur viņam ir konkrēti ienākumi, un mēs nebraucam dārgos ceļojumos, bet atlikām šo naudu tieši šai iniciatīvai un šai idejai. Un tā arī mēs izdarījām. Un viņš mūs savukārt saveda ar audzētāju, kas audzēja tos stādus, un tur notika jau viss ļoti ātri, un 2010. gada vasarā jau mums bija iestādīts jau 16,000 stādi. Tas ir kaut kāds hektārs 200, plus mīnus tur. Tad arī sākās lielais darbs, jo, teiksim, tā iestādīšana bija salīdzinoši viegla, kā ar traktoru aizmugurē piekabi, kur tur met stādiņus un tev viss iestādās par rindā. Tad pēc tam sākās smagākais darbs, kur ir kaplēšana, nezāļu ravēšana, un tad vēl divreiz gadā, tā kā divreiz tajā sezonā mums vajadzēja paspēt viņus nogriezt, lai viņi, tā kā aug lielāki, lai cerojās, un lai mums apbalvo ar ziediem nākamā gadā. Un tad tā, lai vizualizētu, tas ir 16,000 reizes, divreiz vasarā bija jāpieliecās. Labi, fiskultūra. Jo 360 grādi iedegums, aromaterapija, fitness, svaigs gaiss, viss izliet. Tie, kas vēlas to, var pieteikties. Īstenībā mēs par to jokojam, bet ja tā pareizi ņem, cik mēs pilsētnieki, cik iztērē naudu solārijos,
ejot uz sporta zāli un aromaterapijas kaut kādi tur spā, jā, vai vēl kaut kas, nu tad šajā gadījumā tas viss nāk pa brīvu un vēl tev pat to samaksā, ja, nu tā kā par darbu, ja. Nu tā, bet tas tā, nu, protams, smejoties, bet tā arī bija, nu, tajā vasarā es biju visbrūnākā, man liekas, Vienu vasaru atceros, jā. Absolūti. Un tā, nu, jo tu visu laiku neji, nu, tu veji pa vagu uz vienu pusi, tad apgriezies un neji uz otru pusi, nu, viss normāli tur. Un tā. Vai nebija baiļu sajūta? Baiļu sajūta par ko? Par to, ka neizdosies parasti cilvēkam. Nu, cilvēks pēc dabas ir tā, es teiktu, ieprogrammēts. Kad, ja viņam ir bail no nezināmā. Un attiecīgi, ja ir bail, tad viņš labāk to nedarīs. Nebija tāda sajūta, ka bail neizdosies, vai nu tomēr tas bija tā? Nē, tas ir jādara. Nē, laikam bija tā sajūta, ka gribās to izdarīt vairāk nekā tā baiļu sajūta. Baiļu sajūta vienmēr ir, bet mums ir, katram cilvēkam ir kaut kādas tās dzīvē ir izvēles. Vai nu tu dari, vai nu tu nedari. Vai nu te pa labi, vai te pa kreisi, vai te uz priekšu, vai te atpakaļ. Un mūsu izvēle bija to pamēģināt, jo mums to ļoti gribējās. Un mēs jau bijām to tik tālu sev galvā vizualizējuši, ka mēs jau saredzējām, kā tas viss izskatās, kad mums vajadzēja pamēģināt, vai tas strādā un vai tas būs. Un, kā jau es teicu, kad Rihards visu aprēķināja, un viņš izdomāja to konkrēto to naudas summu, ko mēs varam atļauties, jo tas risks bija, protams, ka viņi arī pat nepārzīmos pirmo ziemu, un ka viņi aizies bojā, un tad tā bija tā naudas summa, ko viņš teica, ar tādu naudas summu mēs varam riskēt. Nu, ja nesanāks, tad noziedojam. Jā, noziedojam visu un visu. Tad, nē, tiešām tad nesanāk. Nu, tad kā ir, tā ir. Tad domājam kaut ko citu, ja? Bet par cik mums pirmā gadā ļoti labi viņi pārziemoja un 2 gadus pēc kādas brīnišķīgas ziedēja, tad tā baila sajūta jau viņi jau nav. Nu, tu nedrīksti domāt par bailēm, jo, ja tev ir baila, tad tev visticamāk arī nesanāks. Nu, tā likumsakarība jau arī ir. Nu, viss ir galvā, ja, kā mēs zinām. Tieši tā. Nosaukums. Nosaukumam parasti ir diezgan liela nozīme jebkuram uzņēmumam. Un kurš bija tas iniciatārs, kas izdomāja nosaukumu, ka tieši tas būs īstais un vienīgais, kas tiešām derēs tieši jums? Īstenībā tur bija interesanti. Mums bija tāds mērķis uzlikts, kad mums bija pirmā raža, tad Sijā nosaukums atšķirās no brenda nosaukuma. Sijā mums ir tā kā Rihards, Inga, tie pirmie burti un tā kā Ričs, Lavanda. Nu, tas ir pilnīgi atsevišķs nosaukums un nosaukums Lillas radās jau spiestā kārtā, jau tad, kad mums bija jau uztaisīts logo, nu tā kā prototips, kā tas izskatīsies, un vajadzēja to nosaukumu un lavenderi. Jo lavenderi mēs gribējām likt klāt tāpēc, kad, lai tas būtu startautiski, nu, tad vajadzēja to pirmo daļu, un bija tik tālu, kad bija kaut kāds decembris, man liekas, ka, manuprāt, tas bija 10. vai kaut kāds tāds datums, kad mēs gribējām iet uz tirdziņu, bet mēs jau gribējām iet ar savu jau tā kā logo, ar to savu nosaukumu, un mēs tā radošā grupa, kas mums meitenes, kas mums palīdzēja, Agnes Melbārda un Zane Dambrovska, kas mums palīdzēja logo izstrādē, tad viņas atbrauc pie mūsu ciemos, mēs nosēdāmies virtuvē pie galda, aizslēdzām durvis, un tad mēs no šīs telpas ārā neiziesim, kamēr mēs neizdomāsim. Jo ļoti grūti bija atrast to nosaukumu, ka, teiksim, kuram nav tas domēns aizņemts, ja, un visādas tādas lietas. Un vēl arī, nu, teiksim, lai tas skanētu starptautiski, mums arī bērniem ir vārdi bez mīkstinājumiem un bez garumzīmēm viena iemesla dēļ, lai viņi, teiksim, ja viņi dzīvē izdomās dzīvot kaut kur citur, lai viņiem nav grūtības ar to. Un tāpēc arī mums likās, ka tam nosaukumam jābūt tādam, kas nu, tā kā savelk visu kopā un tomēr kaut kādā veidā saistās tomēr ar tām lavandām. Nu, lūk. Tā vietas izvēle mums ir vienos laukos, ir māju nosaukums ir Mazķītes, un otrā vietā ir šī, kas ir Kalnjānsētas. Pamēģiniet kaut vienam ārzemju klientam pateikt kaut ko tādu. Jā, tas ir grūti, un tur ir latviskie, un mums arī latviešiem ir grūti izteikt Mazķītes. Un tāpēc mums likās, ka mums vajag kaut kādu vienojošu to nosaukumu, to galvu, ja, lai tas asociējās, tad kaut kas tur vidzemē un kaut kas tur tas pats kurzemē.
Un tad izejot no tā, tad arī mēs tur mēģinājām. Tas nebija baigi viegli, bet beigās tas bija izejot no vārda lillā, bet par cik lillā ir arī latvisks vārds, tad likās, ka tā kā no dziesmas pat man nebija tas mājas, ja tur man tā mājas. Un tā kā, un izejot no tā, kaut kādā veidā tās lillas nāca tā dabīgi. Bet principā kaut kur pirms tam mēs bijām arī rakstījuši mājās, laukos, sēžot vienkārši vakarējot pie galda. Man brālis jau bija izmetus to, kad no lillā izejot, ka to vajadzētu, jo lavandas ir lillā krāsā un tas ir tas atslēgas vārds. Un kur mēs arī atradām, kad lillas kā tāds nekur nav, un tas ir brīvs domēns, un tad mēs, jā, ir, un tad mēs bijām tik laimīgi, jo tas nāca, tā, kad, beidzot, jā, tas atvieglojas reāli, jo ir ļoti grūti to savilkt kopā un atrast to pareizo, un mums tas likās tāds labi skanošs, L2 pa vidu un tāds apaļš un saprotams gan latviešiem, gan krievu tautības cilvēkiem, gan ārzemniekiem saprotams, un tur nav nekādas garumzīmes un nekas šņācošs pa vidu, ja? Un tad mums likās, jā, šitas ir tas, ko mums vajag, un tā arī tāds radās. Tad uzreiz jau mums bija logo izstrādāts, un tad tikai pielika klāt to lillas lavenderu, un viss aizgāja, un tā arī mēs turpinam, protams. Pastāst, kā notiek darba process, kā jūsu ģimenē tiek sadalīti darbi, kurš ko dara? Rihards investē. No stādīšana, jau teicu, mēs sastādījām divatā, tad pārējais tā kā uz maniem pleciem ir, jo Rihards strādā algotu darbu citā kompānijā, un pa lielam sanāk, kad man ir jāmeklē palīgi, kas to palīdz izdarīt, respektīvi izkaplēt un tā, bet par cik man vecāki dzīvo laukos, vienos laukos dzīvo mani vecāki, otros laukos dzīvo Rihardam krustāvs, tad viņi arī palīdz, tajās vasaras periodā tur traktori izbrauc pa vagu vidu un ja vajag, tad izkaplējam paši saviem spēkiem, un principā ģimene un draugi ir tie, kas arī palīdz. Un parasti parasti prasa cilvēki, cik laika ir jāpavada savam biznesam, savam hobijam, jā. Citiem ir tās 4 stundas, citi 10 stundas, citi varbūt vispār stundu. Kā jums tas ir? Tas ir sezonas darbs, tas ir cauru gadu, kā? Īstenībā jau sanāk cauru gadu, jo tāpēc, kad vasarās sanāk tā kā saimniecībās uz vietas, tev vai ir jāvada darbi vai jādara tie pašiem, ja visi striki trūks, tad un tas biznesa apjoms ir aprēķināts uz to, kad mēs to varam ar saviem spēkiem izdarīt. Kad, ja visi striki trūks, tad mēs paši to varam visu izdarīt un paši arī to daram lielākoties. Un ir tā, ka vasaras periodā ir vairāk tā kā saimniecībās uz vietas, bet ziemas periodā, tad, kad raža ir novākta un jau sapakota, tad atkal es pakoju tālāk produktus un gatavoju produktus maisiņus, smaržu maisiņus, acu maisiņus, tur 5 spilvenus, apavu maisiņus. Viss tas tiek ražots tā kā pakāpeniski gada laikā, kamēr bērni iet skolā. Kādas jums ir veiksmes un neveiksmes, un kā jūs ar to tiekat galā? Jo jebkurā lietā ir gan plusi, gan mīnusi. Plusi ir tas, kad viņš tomēr aug. Mīnus tas, ka viņš arī nosalsta. Bet tur, diemžēl, mēs neko tā ļoti nevaram ietekmēt, jo tas ir īstenībā no dabas atkarīgs. Un pluss varbūt šajā gadījumā ir tas, ka Rihards noriskēja vēlreiz tā kā investēt un vēlreiz mēs iestādījām. Nezinu. Mīnusiem nevajag domāt, jo viņi tāpat rodās. Tieši tā. Pareizi, tev ir piegājiens tam visam, un tu arī, tā arī ir cilvēka dzīvē, jo tu vairāk domā pozitīvi, jo tu arī pievelc tās pozitīvās lietas. Tieši tā. Jo tu sāks domāt tiešām, tu baidīsies par kaut ko, tad arī attiecīgi var pievēl. Ir paudze, runājot par šo, ir mūsu vecāka paudze, man liekas, ir tā, kas baidās, teiksim, kaut kādas lietas darīt. Mūsu bērni droši vien būs vēl pilnīgi cita paudze, kuriem vispār nav nekāda robeža. Tas ir citā laikā auguši. Jā, tieši tā. Un mūsu vecākiem, teiksim, man mamma, tad mēs stāstījām to idejiski vēl, tad man mamma teica, jūs esat pilnīgi tā, tad taču nekas neaugs. Ja? Tas pirmais ir tas negatīvais. Ne, ja? Un nebūs, nesanāks, neaugs vai vēl kaut kā, ja? Tas iesākums ir ar ne. Un man liekas, ka tas ir tas
Tas ir tas atslēgas vārds. Nē. Mums ir tā kā, nē, mēs gribam, mēs darīsim, mēs varēsim, mums sanāks. Un man mamma tajā laikā teica, ja tas iedēs lavandu lauks, es lieku kasti šampaniešu. Viņa to kastu šampaniešu reāli arī dabūja uzlikt, jo mēs viņu atgādinājām. Tad, kad viņš ziedēja. Viņi, protams, līdz pēdējiem arī tā neticība, tam, kad nesanāks, ka mēs vienkārši metam naudu tādā nosacītu bedrē, kur tāpat ir skaidrs, ka nesanāks, un viņiem kā cilvēkiem, teiksim, kas ir izgājuši to periodu, ko mēs zinām, ir izgājuši cauri, un viņiem tas liekas, kā var tik nenormāli trakas idejas kaut kādas izdomāt un vienkārši mest naudu vējā, jo viņiem tāda arī sajūta bija, mēs atam viņu vējā, tad viņiem to grūti bija saprast. Kur pretim tagad viņi saka, kad ir baigi labi, ja tā ideja ir aizgājusi un viņi iet un turpina iet uz priekšu un attīstīties un ir interesanti, ir gan mums interesanti, gan viņiem interesanti, jo teiksim, kāds būtu viņu vecumdienas, varbūt, teiksim, ja mēs to nedarītu, tad viņi visticamāk sēdēt, lasīt žurnālu, varbūt, ja. Varbūt tur, es nezinu, man mammīte auž prievas, varbūt viņi vairāk to darīt. Varbūt ravētu dārzu tikai, ja tur kaut kādas, kartupeļus, tur dobītēs, audzēt burkāns un tā. Bet tagad viņai arī kontakts ar cilvēkiem, un viņai arī tās viņas, teiksim, tās nosacītās vecumdienas arī ir interesantāks. Viņa varbūt savus apslēptos talantus, kas viņai nav dzīves laikā nācies atklāt, viņa šobrīd var komunicēt ar cilvēkiem. Tieši tāds pretējais ir, vienkārši viņa būtu divatā un baigi neinteresantā tā ikdiena būtu īstenībā, jo man liekas, kad man tā no malas liekas, kad viņiem daudz interesantāk, teiksim, tā otra puse, nekā vienkārši būt pensionāriem. Viņi nav tādi ceļotāji, viņi nebraukā riņķī, teiksim, kā mums gribās braukt riņķī, ja, teiksim, pa kaut kādām valstīm apskatīties kaut ko. Viņiem tas, tā kā nesājas, tas nav viņu. Tad šajā gadījumā, man liekas, viņi ir, viņi tā reāli tā ierakstās visā tajā ainavā un viss, un tētis pļauj zālīt, palīdz nokļauj zālīt, ja mamma tur sagaida viesus un izstāsta kaut ko un parāda kaut ko. Un man liekas, ka tas tā viņiem arī ir interesantāk tā dzīve. Un mums, protams, tas atvieglo, teiksim, jo mums ir divas saimniecības, tad mums ir, tā kā jāskrien uz vienu uz otru. Bet, teiksim, tā ideja jau nāk no mums, un viņi ir tie, kas mums palīdz īstenībā. Un tāpat arī brālis ar savu ģimenīti mums palīdz pa visiem 100%. Visi par to ideju ir aizdegušies, un tas arī ļoti interesanti un, man liekas, pozitīvi, jo tāpēc, kad, kas varbūt labāks, kā kaut ko labu darīt, nekā sēdēt un gausties un vienkārši skumt un, nekas nesnāk un tā, un tas šitas nav labi, tas nav labi. Bet tas jūsu gadījums pierāda tikai to, ka, ja ir pārāk liela pretestība no citiem, ja kaut ko pasaka, tas nozīmē, ka tas izdosies, ka tas ir vēl lielāks dzinulis, pašiem cilvēkiem, lai to panāktu un darītu. Tā ir tā spītība, par kuru mēs piešķīrām Oskaru šogad, Tā ir tā spītība, jo teiksim, ja es jau pēc dabas esmu tāda, kad ar visiem, tā kā saprotu un ar visiem atrodu kontaktu, tad Rihards ir ļoti, spontāns un spontāns un kā tas ir? Taktisks, varbūt tā uzreiz noliek plaktiņiem visu? Nē, īstenībā nē, viņš ir tāds spontāns visās idejās. Ja viņš kaut ko atvēr, ja viņš dara, tad viņš dara. Viņam vajag tūliņ un tagad, un viņš lec ar tiem lielajiem soļiem uz priekšu, un es to aizmugurs piekārtoju visu, tā apmēram tas ir. Bet tas ir viens no veiksmes soļiem, kad dari to uzreiz, nevis to nevajag atlikt, bet dari. Tas viņam ir ļoti pareizs pieejams. Jo, teiksim, ja kaut kādās lielās tādās ģenerālās lietās, ja viņam skaidrs, viņš investēs tik daudz naudas, tad es tālāk tās detaļas izpildu. Teiksim, uz sīkumiem viņš, piemēram, izlemt vai pirkt, piemēram, tur tādas vai šādas saulesbrīles, tad viņam tur sākas svārstīšanās, tad, teiksim, tādās lielās globālās lietās viņam pa līnijām viss ir skaidrs, ko darīt. Man atliek tikai, pielāgoties un saprast, uz kuru pusi tā kā sakārtot tā visu. Un tas droši vien arī ir tas modelis, kāpēc mēs esam tik tālu nonākuši, jo, ja viņam nebūtu tās spontānās, teiksim, iegribas un teiksim, tāda kaut kāda tāda mērķtiecīga darbības, kaut kādu tādu virzīšanu uz priekšu, tad droši vien arī mēs nebūtu tik tālu. Labi. Pie kādām atziņām tu esi šo gadu laikā nonākusi un kādi būtu tavi ieteikumi citiem, kas grib kaut ko savu uzsākt, bet varbūt, vajag rociņu paturēt vai dot atbalstu mutisko, vai vienkārši cilvēks sākt uzņemties un kaut ko darīt?
īstenībā vajag mēģināt. Un noteikti mēģināt, un ja vajag kāda, kas patur rociņu, tad sameklējiet to kādu, kas jums patur to rociņu, nevis norociet tās idejas un pat nepamēģiniet, jo jūs nekad nezināt, kā būs, ja jūs nepamēģināsiet. Un labāk ir pamēģināt un tad saprast, jā, bija tā vai šā, bet noteikti pamēģināt, jo tas ir pats galvenais. Un šodien ir kārtējie, kuri pēc kārtas jau svētki? Trešie. Cipars 3 asociēs ar Jupiteru, ar veiksmes skaitli, tātad viss izdosies uz priekšu, lai arī turpmākie 100 gadi, arī katru gadu, nākošos 100 gadus arī ir šie lavandu svētki, jo tā ir ļoti laba tradīcija, un tā ir jūsu tradīcija, ko jūs esat ieviesuši Latvijā. Un kā jūs izvēlaties šos datumus? Vai vienmēr cilvēki, varbūt kādam vienkārši nav internets tuvumā, jā. Varbūt tie ir jūlija beigu datumi, augusta sākuma datumi. Kā jūs tos izvēlaties, lai cilvēki varētu rēķināties, jo zinot to, ka ir tie pasākumi? Plānojot vasaru, ieplānojiet, kad lavandas zied jūlija vidū. Viņas sāk ziedēt jūlija vidū, un tas ir tas brīdis, kad mēs taisam tos svētkus, un iepriekš mēs jau tā kā datums izdomājam, teiksim, šīs sezonas beigās mēs noliekam datums jau nākamajiem lavandas svētkiem, jo ir skaidrs, ka tas ir jūlija vidus, tad mēs pēc kalendāra skatāmies, kad mēs varam uztaisīt vienā vietā un otrā vietā, lai būtu abās vietās šie svētki un jūlija vidus, jo pēc tam mēs lācam nost. Labi, paldies tev par šo brīdi, ka tu man veltīji savu brīvo laiku man un ka tu piekriti šim projektam atbildēt uz šiem jautājumiem. Un lai arī turpmāk jums veicās, lai jūs spējat iedvesmot gan sev apkārtējos, gan arī citus tālākus cilvēkus, kas varbūt tiešām atbrauc un vienkārši paskatīt. Jo man liekas, atbraucot uz šo lauku, paskatoties uz tām bitēm, kas čakli darbojas, tad vienkārši pašam gribas kaut ko darīt. Vienkārši ņemat piemēru no lavandu bitēm. Paldies!